Šodien mēs esam sapulcējušies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Draugu telpā, lai svinētu lielu notikumu Latvijas literatūrā. Klajā ir nācis jauno rakstnieku konkursa laureāta Toma Deimonda Baraviža darbs Zaļā dzīle. Zaļā dzīle ir fantāzija žanra romāns, kurš tika izvēlēts izdošanai 45 romānu konkurencē. Vēlam Tomam lielus panākumus un Zaļajai dzīlei daudz lasītāju. Grāmata tapa 5 gadus, ja negriež ārā skapī sēdēšanas periodus. Bet aptuveni tas laiks no idejas rašanās, no pirmajiem plāniem ir tie 5 gadi. Šķiet, ka šis ceļš ir bijis līdzīgi kā varoņiem grāmatā, līkumains un piedzīvojumiem bagāts. Gribētos teikt, ka pats svarīgākais tajā ceļā bija tas, ka es ļoti daudz ko iemācījos. Kad es sāku lasīt romānu Zaļā dzīle, jāatzīst, ka es nebiju ļoti pārliecināts, ka tas būs labi izdevies. Tāpēc, ka žanrs, kurā bija sācis darboties Toms, ir ārkārtīgi grūts, ņemot vērā visus iespējamos aspektus. Gan to, ka sižetam ir jābūt grodam un jāvirza lasītājs uz priekšu, gan to, ka pasaulē, par ko raksta fantāzijas žanra darbos, ir jābūt visos sīkumos teicami uzbūvētai, gan par to, ka tas ir ļoti populārs žanrs, īpaši ārzemju autoru vidū ļoti plaši pārstāvēts, un tas nozīmē, ka tajā pateikt kaut ko jaunu vai interesantu, īpaši šā žanra cienītājiem, būs ļoti grūti. Es atļaujos uzskatīt, ka autors ir ticis galā ar faktiski visiem šiem uzdevumiem, par ko man ir ārkārtīgi liels prieks. Tā vēlu jums arī šo prieku lasot grāmatu.